Kad uzsāc patstāvīgu dzīvi, nauda ir viena no svarīgākajām lietām, kas palīdzēs tikt galā ar ikdienas vajadzībām. Ja esi bijis ārpus ģimenes aprūpē, sasniedzot 18 gadu vecumu, tev ir vairākas iespējas, kā saņemt atbalstu. Noteikti izpēti un izmanto tās visas, jo līdzekļi noderēs tev patstāvīgas dzīves sākšanai. Vēršoties savā pašvaldībā, tu vari saņemt vienreizēju pabalstu, lai sāktu patstāvīgu dzīvi, 302 eiro vai 453 eiro, ja tev ir piešķirta invaliditāte. Un vēl vienreizēju pabalstu līdz pat 1283 eiro, lai iegādātos visu nepieciešamo tavai sadzīvei – mēbeles, saimniecības tehniku un citas noderīgas lietas. Čau! Mani sauc Edmunds. Man ir 23 gadi. Es mācos Rīgas Tehniskajā universitātē maģistratūrā, strādāju Rīgas lidostā. Pēc pilngadības sasniegšanas es pats diezgan vēl noskaidroju par saviem pabalstiem. Tieši tāpēc es aicinu katru no jums doties laicīgi pie saviem sociālajiem darbiniekiem un uzzināt par savām iespējām un pabalstu apmēriem. Es saņemu vairākus pabalstus, un viens no tiem ir vienreizējs pabalsts sadzīves iekārtu un mīksto mēbeļu iegādē. Kā redzams, šī ir mana darba stacija, ko es izmantoju savu attālināto darba veikšanai. Un šo pabalstu izmantojot, esmu iegādājies gan datorgaldu, gan mikrofonu, monitoru, klaviatūru un krēslu. Un šis pabalsts man ir ļoti izpalīdzējis manu attālināto darba veikšanai. Labrīt! Tikko esmu pamodies un mēs atrodamies manā virtuvē. Tā es uz savu rītu virtuvē. Protams, noderīgi ceļoties pēc gultas. Vajadzētu nekārtību gan pēc vakardienas, gan savu brokastu taisīšanas. Un tieši tas ir tas labākais. Es daru, ko es gribu. Es ēdu, ko es gribu. Un man neviens nesaka, ko darīt. Tas ir tāds bonus patstāvīgai dzīvē. Tieši parādīšu pa labi šo monstru. Veļas mašīna. Sākumā bija ļoti grūti viņu izmantot, bet ar laiku pieradu. Un šeit ir depozīts. Noteikti iesaku viņu krāt. Tas ir papildus nauda visiem. Tā kā jā, es vēl pastāstīju par to, ka patstāvīgā dzīvē visgrūtākais laikam bija rēķini un rēķinu apmaksāšana, bet kopumā viss bija ok. Jā, te mans draugs ir. Es dzīvoju kopā ar draugu, un es jums visiem iesaku, varbūt sākumā, ja jums ir draugi, protams, es ceru, ka jums ir draugi, dzīvot kopā ar draugu, jo tas atvieglina gan rēķinus, gan patstāvīgo dzīvi. Tā kā jā. Ja turpini mācības, tev pienāks arī ikmēneša pabalsts 166 eiro vai 226 eiro, ja tev ir piešķirta invaliditāte. Uzturlīdzekļi līdz 21 gada vecumam 150 eiro. Lai tos saņemtu, tev jāiesniedz pieteikums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā. Līdz 20 gadu vecumam, ja neesi precējies, vari saņemt ģimenes valsts pabalstu 25 eiro mēnesī. Bet līdz 24 gadu vecumam ar nosacījumu, ka tu apmeklē pilna laika klātienes studijas un tavi vecāki ir miruši, kamēr bija bērns, tev pienāks arī apgādnieka zaudējuma pensija. Par šīm abām lietām parūpēsies Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Droši vērsies pie sociālā dienesta. Viņi sniegs konsultāciju un palīdzēs sagatavot nepieciešamos dokumentus. Sveiki! Mani sauc Aleksandra, man ir 20 gadi, dzīvoju pašlaik Rīgā, mācos psiholoģiju Latvijas universitātē. Labrīt! Šobrīd mēs atrodamies Latvijas universitātē, psiholoģijas fakultātē. Un šodien es vēlēs mazliet vairāk pastāstīt par manu skolu un manu ikdienu. Man ir ļoti forši kursabiedri, man, paldies Dievam, paveicās ar tiem. Mēs visi kopistiski sadarbojamies un izpalīdzam. Šeit mēs izvēlējāmies mācīties paši. Mums neviens nepiespieda. Mūsu brīvā griba teica, mācāmies psiholoģiju. Jā, mēs esam psiholoģijas studenti. Un šeit mums diezgan bieži jāatrodas. Jālasa dažādas grāmatas par dažādām tēmām. Pateicoties savai omītei un foršai sociālajai darbiniecei, par iespēju saņemt finansiālu atbalstu es uzzināju diezgan laicīgi. Brīdī, kad man palika 18, lielu daļu no tā arī izmantoju.
Sākumā man likties mulsinoši visi tie papīri un iesniegumi, bet, kad pie tā pieķerās, nav nemaz tik traki. Ja nu kas, tur droši vērsties pēc palīdzības. Šobrīd es saņemu ikmēnešu pabalstu, mājokļu pabalstu un stipendiju, jo studēju. Līdz 20 gadu vecumam es saņēmu ģimenes pabalstu un uzturlīdzekļus. Saliekot visu kopā, es varu teikt to, ka katra mazā lietiņa un atbalsts, kas tiek sniegts, ir nozīmīgs un kopā veido iespējīgu atbalstu manai ikdienas dzīvē, ņemot vērā to, ka es nestrādāju, mācos un tikai nesen uzsāku savu pastāvīgo dzīvi. Centīgākajiem koledžu vai augstskolas studentiem, kuri mācās klātienē, ir iespēja pretendēt uz stipendiju studēt gods. Ja tavas sekmes ir labā līmenī, viss, kas tev jādara, jāizpilda pieteikums portālā latvija.lv. Čau! Mani sauc Katrīna un man ir 21 gads. Es dzīvoju Jūrmalā un šobrīd studēju Latvijas Universitātē komunikācijas zinātņu 2. kursā. Esmu nonākuši pie fakultātes un dodamies uz pirmo lekciju pētījumu metodas sociālajās zinātnēs. Kad man bija 19 gadi, es uzsāku patstāvīgo dzīvi un kopš tā brīža sāku saņemt ikmēneša pabalstu mājoklim, kas palīdz sekt komunālos maksājumus, kā arī es izmantoju iespēju saņemt vienreizējo mājokļa pabalstu, kas man palīdzēja iekārtot dzīvokli. Tā kā man ir labas sekmes, es 2. mācību gadu jau izmantoju iespēju pieteikties stipendijai studēt gods latvija.lv portālā, un nu jau 2. mācību semestri es saņemu 175 eiro mēnesī, kas ir lieliska motivācija un brīnišķīga iespēja. Reizēm man patīk sevi iepriecināt par to, ka es esmu tik cītīgi mācījusies. Es esmu pelnījusi. Un tad man patīk iepriecināt sevi ar jaunām drēbēm. Tad uzreiz ir jaunas drēbes, tad ir tāds prieks ikdienā, un tad uzreiz pašam gribēs labāk mācīties. Un viss notiek dzīvē tā, šķiet foršāk. Ja tev ir nepieciešams papildus atbalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai, vērsies pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu iespēju apmeklēt atbalsta grupas vai saņemt sociālā mentora pakalpojumus. Kopā ar kādu no šiem pakalpojumiem tu vari saņemt arī pabalstu, apmēram 100 eiro mēnesī, kas domāts, lai tu apgūtu finanšu prasmes. Ja tev tuvojas pilngadība, vai esi to jau sasniedzis, vērsies pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par tavu ārpus ģimenes aprūpi un uzzini, kādas sociālās garantijas tev pienāks.